Sveiki visiem! Mani sauc Vita Nasīrava un es esmu etiķetes speciāliste. Es palīdzu sievietēm kļūt sievišķīgākām, elegantākām un pārliecinātākām. Un šo video es veltu tēmai Disney princeses. Parunāsim mēs par Disney princesēm, kuras mums nedaudz ir pabojājušas dzīvi. Jociņš, pociņš, taču parunāsim par dažām Disney multenēm un stāstiem un kādus tur šajās multfilmās, kuras mēs ļoti daudzas esam skatījušās no pašas bērnības, un tas, kas tur notiek, uzskatījām par normu, par pareizu, un kā tas ir ietekmējis mūsu dzīvi. Pirmā pasaka, par kuru es gribu parunāt, ir Skaistule un Briesmonis. Var likties, ka tur ir stāsts par to, ka Belle, viņa tāda ļoti intelektuāla sieviete, viņai pievērš uzmanību vietējais pagasta ciema, populārākais, skaistākais, it kā stiprākais vīrietis, bet viņa viņam nepievērš uzmanību, jo viņš ir tāds rupšs, viņa viņu neizvēlas, viņa nevēlas ar viņu komunicēt. Taču viņai ir tētis, kuram viņa ļoti palīdz, un gala rezultātā viņa viņu arī glābj, tiekot Briesmoņa pilī. Nereti par šo multfilmu, par šo stāstu stāsta, ka Belle ir šis Stokholmas sindroms, kas ir tad, kad viņa iemīlas cilvēks personā, kas viņu vai nu ieslodzīja, tur tā kā ieslodzījumā, lai attaisnotu pāri darītāja darbības. Cilvēka psihija strādā tā, ka viņš attaisno, saprot, kāpēc viņš to dara, un gala rezultātā iemīlas. Taču ar Belle ir nedaudz citādāk. Belle ir vairāk glābējs, tātad viņa glābj savu tēvu, viņa lūdz Briesmonim mainīt, viņa saka, ņem mani, atbrīvo tēvu, ņem mani, ieslodzīja mani, bet atbrīvo tikai manu tēvu. Un viņa tādā veidā glābj savu tēvu. Un tad, ieskatoties tuvāk Briesmonī, viņa saprot, ka viņa var izglābt Briesmoni no viņa paša. Tātad viņas galvenās raksturiezīmes ir tāds, ka viņa uzņemās atbildību par citu cilvēku problēmām. Viņai patīk glābt, viņai patīk risināt citu cilvēku problēmas. Tādā veidā tā ir viņas izdzīvošanas stratēģija, patiesībā viņa jūtas tād labāk. Un tad šai pasakai, protams, ir laimīgas beigas, viņa izglāb šo Briesmoni, un Briesmonis kļūst par princi. Nereti tādas sievietes, kuras ir glābējas, viņas nokļūst tieši tādās attiecībās, kur glāb cilvēkus no kādām atkarībām, glāb no tā, ka nevar iegūt darbu, palīdz savam partnerim, tad visu laiku ir jāpalīdz, jārisina citu cilvēku problēmas, jo tad viņi jūtas svarīgi, tad viņi jūtas nozīmīgi. Šeit ļoti iederas mans mīļākais teiciens par to, ka sniedzam padomus tikai tad, kad mums tos jautā, vai par tiem maksā, lai nekļūtu par šo Belle. Vienmēr jāuzdod sev iekšēji, jābūt šim dialogam un jāsaprot, kāpēc es gribu palīdzēt, kāda ir mana izdevība, kas te notiek, kāpēc es gribu glābt citus, ko es aizlāpu sevī. Nākamā pasaka multfilma, par kuru es gribu parunāt, ir Ariela. Par Nāriņu Arielu. Nāriņai ir 16 gadi, viņa ir jaunākā ģimenē, un tētis ir tāds despotisks, autoritārs un ļoti kontrolējošs. Un viņa ir pusaudze, un viņa grib tomēr tikt vaļā no šiem grožiem, un ar katru reizīti viņai šis entuziasms iepazīt dzīvi, laisties piedzīvojumos, ir tāds riskantāks, un tiklīdz vēl tēvs ieslēdz ļoti vēl lielākus kontroles grožus,
tad meitene pavisam jau mēģina izlausties no šiem grožiem un dodas tur, kur ir aizliegts, un pēc acu skatiena iemīlas princi. Ko viņa dara? Viņa dodas pie raganas, burves un maina sevi. Tātad viņa ir gatava atteikties no savas astes, viņa ir gatava mainīt sevi, lai pat nezinot, vai otram cilvēkam arī ir jūtas pret viņu. Viņa gatava atdot kaut ko, lai iepatiktos otram, lai viņu pieņemtu. Tātad viņa atdod savu balsi, lai iegūtu kājas. Un viņa ierodas uz sauszemes un mēģina iepatikties, pievērst uzmanību princim, lai viņš pievērš viņai uzmanību, ņemot vērā jau to, ka viņa patiesībā jau nav viņa tāda, kāda viņa ir patiesība. Princis precas ar citu dāmu un patiesībā pasakā, kas ir rakstītā pasakā, kas notiek, šī nāriņa, viņa krīt no kuģa, redzot to visu un pārvēršas pār jūras putām. Bet multfilmā ir attainots tā, kā ir laimīgas beigas, princis izvēlās nāriņu un viss ir lieliski. Patiesībā pareizi būtu tā, ka ja mēs runājam tiešām par īstām dziļām attiecībām, nevienam nav jāmainās tādā ziņā, ka man pilnībā ir jāzaudē kaut ko savu, jāpārveido sevi, lai tikai iepatiktos otram, lai viņš mani mīlētu. Patiesībā īstā tuvība un mīlestība būtu tāda, kā princis iemācītos varbūt zīmju valodu, ja viņš tiešām viņu iemīlētu. Un nelaupītu viņas to identifikāciju, bet tas ir tas, ko viņa pati nolēma darīt, lai saņemtu šo mīlestību. Trešā pasaka, par ko runāsim, ir Aladins. Bērnībā man likās, tā ir viena vienkārši fantastiska tāda pasaka, tik skaista, 1001 nakts, kaut kas tāds maģisks, austrumu kolorīts, ļoti, ļoti vilina. Pats stāsts jau sākas ar meliem, un tas jau parāda to, ka šī pasaka, šī multfilma mums diktē, mums parāda to, ka tas būtu normāli. Melot otram, lai kaut ko saņem. Tātad Aladins, uzzinot, kas ir šī burvīgā dāma, viņš sāk melot, izlikties par to, kas viņš nav, baidoties būt atraidītam un nepieņemtam. Jā, uzzinās, ka tomēr viņš nav sultāns, bagāts vīrietis, tātad viņš uzbur tādu pasaku ainu. Pašā sākumā tātad 1000 rozes, daudz uzmanības, tādas narcistiskas notis, ar ko nodarbojas tādas personas. Tur slēpjas bailes, kā ieraudzīs cilvēku Aladinu, ieraudzīs viņu īstu un viņu tādu neiemīlēs. Tātad Jasmīna ir vairāk kā tāda pils, kuru vajag iekarot. Taču, mīļās dāmas, mēs neesam pilis, kuras ir jāiekaro. Kā tad īstenībā ir, kā mēs iepazīstam vienkārši personas, iepazīstam cilvēkus, kādi viņi ir patiesi, un tas ir par tuvību. Meliem īsas kājas, un agrāk vai vēlāk viss tiks noskaidrots, un es kultivēju domu, ka būt, nevis izlikties. Tā veidojas šarms un harizma, tas ir tad, kad mēs esam autentiski, tad, kad mēs neņemam citu cilvēku vietas, kad mēs esam savā vietā un saprotam šo vietu, pieņemam, cienam, un ja mēs to daram, apkārtējie pavilksies. Par Aladinu un Jasmīni dzīvē tādas attiecības vairāk vai mazāk ir tādas darījuma attiecības. Es tev šo, tu man šo. Es tev šo, tu man šo. Meitenes meklē vairāk tēti, nevis partneri. Tagad
parunāsim par nākamo princesi. Nākamā princese ir Sniegbaltīte. Vispār pēc stāsta Sniegbaltīte ir 13 gadi. Viņai nav mammas, viņai nav tēta, viņa dzīvo pie pamātes. Un aizbēgot no ļaunās pamātes, viņa nokļūst mājā ar 7 večiem, kur viņa ātri pārvērst pār to, kas gatavo, kas uzkāp, un dēļ tā, ka tur bija silts ēdiens, viss uzkops, viņi domā, nu jā, no šīs meitenes mēs nevaram atteikties. Mums viņai jāpalīdz. Tas ir tad, kad viņa ir izdevīga, tātad tu man kaut ko dod tādu, nu tad mums tu dēri. Tad šī Sniegbaltīte nodzied vienu dziesmu, princis nodied citu dziesmu, tā viņi satiekās, nav nevienas sarunas. Pēc pasaku grāmatas princim ir 30 ar kaut ko gadi, tātad tas ir pieaudzis vīrietis, tai meitenei ir 13 gadi. Un tā, nu viņa iemīlas, viņai ir šīs jūtas pret to princi. Īsti iepazīšanās nebija. Protams, tā ir multene, multfilma. Iespējams, ar šo dziesmu tas tika arī atainots, ka ir šī iepazīšana. Vairāk šeit ir stāsts par to, ka vispār nav nekādas separācijas. Protams, nu par kādu separāciju var būt runa, tad meitenei 13 gadi, viņa tiek no vienas ģimenes uz otru ģimeni, un tad viņa jau grib tikt pie princi. Tur ir mīlestība no pirmā skatiena, ka viņa visticamāk šo princi uztvertu kā savu tēvu, kurš paņems viņu ģimenē. Un nobeigsim šo multfilmu apskatu ar pēdējo Disney multfilmu. Tā ir Pelnrašķīte. Ar sarkaniem diegiem tā izšūts, vispār viss tās ir par to, ka tu centies, bet visu laiku nav pietiekami. Tātad tā ir bērene. Vairāk tur ir stāsts par to, ka tā ir meitene, kura dzīvo ar pamāti. Īsti neviens viņai vārdu nezina, visi jau viņu sauc par Pelnrašķīti. Un viņa īstenībā ar to arī samierinās. Viņai tas der. Viņa tikai uzkop māju, bet ar putniem, tātad parāda to, cik ļoti viņa ir sava kaut kāda arī pasaule, cik viņa ir labestīga, iejūtīga, jūtīga, cik viņa ir pieklājīga. Meitene ar labu sirdi. Taču viņa ir kalpone savās mājās, un to viņa nesaprot. Neviens neatbalsta, viņai nav šīs piederības sajūtas. Viņa nav aizsargāta. Viņai visu laiku ir sajūta dēļ pamātes darbībām, ka viņa nav pietiekama laba. Vēl kaut ko izdarīs, tad viņa būs gana laba. Vēl kaut kā citādāk, labāk rīkosies, tad viņu viņu mīlēs, tāpat kā viņas pusmāsas. Tātad viņai mīlestība ir jānopelna. Viņa strādā, lai izdabātu. Man vajag strādāt ļoti, ļoti stipri, lai mani pieņemtu. Un tādas meitenes, tādas sievietes nereti iemīlas egoistos, cilvēkos, kur viņas neciena. Viņas sapņo par brīnumu, ka nu tūlīt kaut kas notiks, kaut kā citādāk būs, notiks brīnums. Viņa dzīvo vairāk sapņu pasaulē, tātad ar šiem putniņiem, viņa tāda, es esmu tāda laba, tūlīt kaut kas vēl drusciņas pacentīšos un viss būs labi, brīnumi notiek. Tādas sievietes gaida to princi, kas parādīsies un visu izlabos, kas viņu vietā visu izlabos. Un tad būs laime. Princis ir tā atslēga vai krustmāte feja, citi cilvēki, kuri atnāks un padarīs manu dzīvi laimīgu. Tad būs tā dzīve, tad Pelnrašķīte. Tipisks upu. Un galvenie uzstādījumi, kas ir šajās multfilmās, ir tādi, ka princis atnāks un izglābs. Feja atnāks un izglābs. Tas nozīmē, ka dzīve nav tavās rokās. Kāds cits tavā vietā kaut ko izdarīs. Tad izglābs no nabadzības, vientulības, sliktas, ļaunas mammas vai garlaicības. Tad vēl tāds uzstādījums, kā izskats spēlē ļoti lielu lomu tajā brīdī, lai, ja ir uzdevums, iziet pie vīra.
Tātad tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tātad nevis iekšējais, ja, kā mums veidojās šī komunikācija, taču izskats. Tieši izskats ir vissvarīgākais. Iemīles pēc acu skatiena. Ir acu skatiens, paskaties, viņš skaists, viss man jau der. Un vēl viens uzstādījums ir tāds, ka esi pasīva. Vīrieši izlems visu tavā vietā. Tu esi meitene, tu esi princese, sēdi, esi skaista. Esi paklausīga, viņš visu izdarīs. Jums der tā? Man nē. Dargās dāmas, ja jūs jau sen vēlējāties mainīt kaut ko savā dzīvē, ja jūs jau sen jums kaut kas neapmierina savā dzīvē, negaidiet brīnumus, negaidiet princi, nebalstieties to, ka vīrs kļūs bagātāks, tad mēs sāksim ceļot. Bērni paaugsies, tad es varēšu ģērbties citādāk. Negaidiet visus tos brīžus. Jūs pati varat rīkoties. Vai jūs pati neesat tā ļaunā pamāte, kas sevi ir ieslodzījusi? Domājiet. Gaidu jūs kursā Māksla būt lēdijai, kur mēs kopā ar jums mācīsimies izpakot sevi, uzvesties skaisti, estētiski, apgūsim etiķeti, smalko stilu, bet kur vadmotīvs ir, tāpēc, ka tie ir mani standarti. Tāpēc, ka es izvēlos sevi. Tāpēc, ka es gribu uzplaukt, es gribu atplaukt. Es gribu atzimt, un es ņemu dzīvi savās rokās. Un atslēga ir kurs Māksla būt lēdijai. Zem šī video ir aktīvā saite uz šo kursu. Es jūs ļoti gaidu. Un ja jums patika šis formāts, spiediet like, zvaniņu, subscribe, lai nepalaistu garām nākamos video. Gaidu jūsu komentārus zem šī video, dalieties, kāda bija jūsu mīļākā Disneja multfilma, jūsu atziņas, kā jums bērnībā patika un kā tagad parunāsim tur. Turpināsim runāt tad tur.